Ko? Sveiki, vīri! Šodien 30. augusts, 6 vakarā. Esmu ieradies uz tādu vietu, kanāls. Ķersim asarus, cerams. Un šausmīgi godi daudz šodien, tas ir kaut kāds vājprāts. Nevar apstāties vispār. Viss kājas pilnas augusta beigās. Traki. Nezinu, kā es te nostēdēšu visu šo laiku, bet kaut ko jau domāsim. Tā. Sāksim taisīties, tas ir šausmas. Vienkārši odi ēd nost. Bet tā, mēģināsim uz šādiem vēzīšiem. Šitā. Un šitādi vēl ir. Ir vēl citas gumijas, bet tās šodien tad netik daudz un tādi vēl vēzīši. Copēsim uz mikrodžigu. Un, jā, kāpēc vēzīši tādi gumijas, jo tagad augustā tā man apskaidroja cilvēks, kurš arī copmanis ir, strādā arī copas veikalā. Un tagad ir tas laiks, kad vēži metot nost to čaulu, un viņi esot mīksti, bez čaulas, un tad asari no viņiem bārojās. Tāpēc ļoti labi ir, kad uz tādiem vēzīšiem tagad ķerās. Bet nu te jau kaut kas seku dzenā pie plašas krasta. Tā kā tūt mēs iemetīsim. Pastīsimies. Varbūt kaut ko noķersim uzreiz. Pamēģināšu no sākuma uzlikti parasto šito. Pirms tam es uz viņu jau ķēru, bet man beidzās tās gumijas. Tagad nopirku jaunas. Un mēģināsim ar šito. Sistēma tāda. Sviniņš. Tā. Trīsdaļīgais griezulis. 20 cm apmēram aukla svins. 10 grami. Liekas, tas bija 10 vai 14. Un tad ir pavadiņa. Kaut kādu šitā man 1,50 m, man liekas, bija uztaisīta apmēram, nu, no metra līdz 1,50 m. Un tad āķīts un gumija. Tās pastīsimies. Vai mēs kaut ko noķersim. O, pirmais sitiens bija. Tā, pirmais metiens tukšs. Pamēģināsim pamest tālāk. O, super.
O, ir. Šitais smuks izskatās būs. Bet nevalkās tā kā asaris. Nē, ir. O! Šitais kaut kas labs. Aukliņas ir plānas šai sistēmai, tāpēc spole vai sajūgs noregulēts ir diezgan tā stingri, bet tāpat diezgan noregulēts spēcīgi. Negribās jau noraut neko. Nu, parādi, kas tāds esi. Nē, negribu vispār rādīt. Nu? Līdaka, blīni. Nu. Nu, davai, nāc šurp. Opā! Veiksmīgi. Pirmā zivs. Līdaka. Paņemsim, nosvērsim. Tā, opā. Pastīsimies, kā viņa iedusi te ir. Kur ir āķis. Nu, mierīga. Mierīga. Šitā ir kosta. Nu, mierīgi. Un āķis smuki ārā lūpiņā no ārpuses. Tā. Tagad paņemsim šausmas tie odi. Paņemsim, nomazgāšu rokas, nosvērsim ātri viņu. Nosvērsim ar sačuku. Un pēc tam atsevišķu sačuku nosvērsim. Tā, 0. 2,45. Tā. Palaidīsim vaļā. Bet atlaidīsim viņu citā vietā. Lai nebiedē mums zivis tur. Palaidīsim šeit viņu. No, peldi. No, aiziet. Aiziet. Un aukliņa ir šitāda. 0,18,6 kilogrami. Tāpēc tas sajūgs man tā noregulēts. Tā. Saģērbušies esam. Mēģināsim vēl.
Ir. Šitais jau gan ir ašuks. Tas tāds maziņš. Opa, pats nokrita. Tā, tas ir trešais metiens, otrā zivs. Tā kā pagaidām iet diezgan labi. Šitais būs mums ceturtais metiens. Pīta bija. Un zaceps. Bēdīgi. Tā te ir. Apakšā grunts ir viena akmeņi. Un ja nenovaktē, pa ilgu nogrimt, tad kaut kas aizķirās un noplīst. Tā kā tāds lietas pārsiešu. Šitais bija 4. metiens. Pārsiešu un tad jau mēģināsim tālāk. Tā, nebija ieslēgta kamera. Rokas viss asinīs. Vienkārši nenormāli odi, nenormāli. Tikko nokoda līdeka, bija cope. Bet piecirt un uzreiz aukla notrūka. Nevarēs redzēt, bet jā, aukla ir nogriezt. Tā kā siesim vēl klāt, mēģināsim vēl. Nav jau variantu. Nu ko, šitais tad sanāk būs 12. metiens. Nu, kamēr rodas sit nost, 1 sekundi pagaida, lai nogrimst, un viņš aizķerās. Iesprūst starp akmeņiem. Laikam dabūju ārā, jā, paveicās. Bet tā sistēma laba. Uz akmeņiem arī, ja piešaujās, tādās vietās, kur zāles, kas, kā pirmo reizi kaut kas sāk ķerties, tā uzreiz jātina bez apstājās, bet lēnām, tā lai viņš neiegrims, nekur neieķerās, un tad jau ir ok. Tā. Nē, ir jāiet pastīties. Cimdi kaut kāda mašīnā sāk. Te nebūs cope. Pagāju, atradu darba cimdas gumijas. Kā, tagad varēs copēt normāli. Vienīgais, ka sejā lien vēl.
Bet tā ir traki, jā. Tā, šitais laikam būs 13. metiens. 13. metiens. No 13 metieniem pagaidām ir viens asaris un viena līdaka. Tā kā nav tik slikts rezultāts pagaidām. Pamēģināsim uz šādu brīnumu. Šitais laikam ir 17. metiens, man liekas. O, ir. Tās gan ir asaris. Normāls izskatās. Nu, kur tu iegāji? Jo. Opā. Nu, šitais jau smuks. Tā. Šitais smuks. 17. metiens un trešā zivs, laikam, jā. Un svars viņam 320 grāmi. Tā. 320 grāmi. Tā tāds skaistolīts, labi. Laidīsim viņu vaļā. Divdesmitais metiens. O, ir. Šitais bija 21. metiens, man liekas, vai 20. Man liekas, to asari kaut kas paņēma, tikko līdaka noteikti. Jā, tas nav tas mazais asarīts, kas paņēma sākumā. Jā.
Atlaida laikam. Vai nē? Jā, atlaida. Arī, nu jā, kur nabaks sakosts. Visa spūra, viss sāns. Atlaida. Visa spūra saplēsta. Nabagam. Tā. Nu, cerams, tu izdzīvosi. Mazais. Laidīsim viņu vaļā. O, postisko izgāja. Tā kā tā. Interesanta cope mums šodien. Tas ir otrais asaris. Nē, trešais. 3 asari, 1 līdeka. 1 līdeka, 1 nokoda mānekli. To es neuzfilmēju. Un tad šī paņēma. Ope bija. Ir. Uzreiz jau nākošajā metienā. Tais maziņš. Nu, šitāds ašuks. Šitā jau ir 4. asaris, 21. metiens. Tā, nu ko? Šāds ekipējums, lai makšķerētu. Pilnīgi visam jābūt noslēgam. Ir to atstāja tādu mazu šķirbiņu, lai tikai spici redzi. Un ir to odi lien iekšā. Un koks nenormāli daudz. Bet šīs dienas rezultāts tad ir 1 līdeka un 2 normāli ašuki un 2 maziņi. Tā kā 5 zivis ir, makšķerījām 2 stundas, kopā 25 metieni laikam uztaisīti. 1 mānekļa līdeka nokoda. Un, tā kā uz šo vietu es vēl atgriezīšos, visticamāk rītā, bet tad jau es būšu bruņojies ar pretodu pūšamajiem pēc iespējas vairāk un pavadiņām, lai līdekas nenokož to plāno aukliņu. Kā kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties, tad jau līdz nākošajai reizei.